Tā, sveiks, Viktor! Es tad iziešu visam cauri un parādīšu visu pēc kārtas. Tā būs vieglāk man pastāstīt un tev būs vieglāk saprast. Tātad es uzreiz pačakoju internetā, kas ir atrodams, kaut kas līdzīgs, ko citi nodarbojās, un atradu šādu interesantu lapu, mājaslapu, un baigi forši viņiem tas attaisīts ir. Un uzreiz es iedomājos, ka tu minēji, ka tā kā ka mājaslapa pat nebūtu vajadzīga, bet šāda tipa lapu, vienas tā kā sadaļas lapu es varu uztaisīt vidēji 100 eiro apmērā. Un es jau pat iesāku taisīt, lai tu varētu pastīties, kā tas izskatās. Rekur, te tad uzreiz pieliku jau tavas šo bildīti, kas bija, ko es varēju dabūt no Facebooka. Un te tad tālāk. Es uzreiz parādīšu, kā tas izskatās, kā tas notiek, kad pēc tam tālāk tu atsūtītu materiālus, rekur vienkārši nospiežu edit. Un tu pats arī pēc tam vari viegli to rediģēt, visu mainīt. Pievienoju jaunu bildi, kaut kurus paņemt, piemēram, šo. Viņa te ievietojas un ir vēl viena jauna bildīte klāt. Un tā ļoti būtu apgrūtinoši cilvēkiem, kad viņi tikai no Facebook lapas nevarētu redzēt to visu piedāvājumu, kas ir, tā kā, ko ir iespējams iegādāties. Tāpēc tā lapa ļoti dot tādu forši pārskatām un cilvēks varētu automātiski order today, viņš varētu uzreiz pasūtīt. Un tas būtu daudz veiksmīgāk un labāk. Un tādā veidā te arī varētu uztaisīt vienu klātu video klipiņu īsu un atsauksmes cilvēku redzēt. Un tad tālāk apakšā atkal tā poga pasūtīt tagad. Tādā veidā tas bizness, tā darbība būtu daudz veiksmīgāka un vērtīgāka. Es tev atsūtīšu šo adresi, kura ir tā kā demo lapa. Un kā jau es teicu, tas maksātu apmēram 100 eiro uztaisīt to lapu ar visu pārējo. Uzreiz tur būtu iekļauts gan hostings, viss pārējais. Tā kā, tā ir piezemēšanās lapa landing page, kas ir ļoti efektīvi darbojas mūsdienās. Un tad varētu sataisīt šāda līdzīga, kurā būtu tā karta iekšā, kontakti un bildes pārskatāmi visas viena pēc otras. Tā kā tā cilvēkiem labāk patiktu. Un atsevišķi tieši par pašu lapu, te arī vajadzētu gan māka bildi, gan profila bildi, varbūt tās nedaudz kaut ko uzlabot. Nu, skatos arī viņiem, te ir uz vāka bildes nav nekas rakstīts, bet šo te, tā kā profila bildītes kaut kur redzējums ir šīs te melnā lapiņa, tad vajadzētu jau uzreiz veidot to uzņēmuma tēlu asociāciju, kad jums ir tādā veidā, kā izskatās ar šo te, tā kā viņiem te ir tāda, tad jums vajadzētu profilam likt arī šo te, jo šī bilde tad, var mainīties un cilvēkam neasociējas tieši ar to jauno brendu, jauno nosaukumu, tāpēc būtu vērtīgi to uzlikt, to es varu uztaisīt. Tā kā es parādīšu, kā notiek, piemēram, kurā tas pirmā kaut kādā šajā gameplayā. Tu jau laikam teici, ka bijāt mēģinājuši likt to boost post. Tad katram tam ierakstam ir klāt tas tā poga, ar kuru varētu parādīt daudz vairāk cilvēkiem. Un tur tad jums konkrēti jāizvēlās ir pilsēta, kurā jūs atrodaties. Tas bija te vai ne? Un konkrēti šeit un uzlikt, cik lielā attālumā apkārtnē jūs gribat. Tur 50 jūdzes vai visā valstī. Un konkrēti, lai tā reklāma rādās tieši tiem cilvēkiem tikai. Nu, to atsevišķi es arī visu varētu uztaisīt, bet tāpēc es tomēr uzsveru un saku, kad vajadzētu noteikti sākumā uztaisīt šo piezemēšanās lapu, uz kurieni cilvēkus sūtīt, un viņiem būtu rastos daudz labāks iespējas. Tāpatās kā par šiem, kad viņiem ieiet un ir skaista lapa, cilvēks uzreiz var redzēt, ko viņš var izvēlēties, ko pasūtīt, un arī veikt pasūtījumu. Un tas rada daudz labāku iespēju nekā tikai, ja viņiem būtu šī tie Facebook lapa, un tālāk paskatīties, tad man vajadzētu vienkārši tīt uz leju un skatīties, bet tas neradītu to efektu, ko dod arī mājaslapa. Un ja to var izdarīt par 100 eiro, kāpēc gan ne? Es domāju, noteikti tas ir vajadzīgs, un tad es tālāk to visu parādītu.
Tā kā tā, jā, tas galvenais. Un tad pēc tam soli pa solim var tālāk visu iet. Gaidīšu ziņu no tevis, vai tu to akceptē vai nē. Ja nē, tad var tikai izveidot konkursu un popularizēt viņu. Tā kā, pasaki, kā tev liekas. Ok, čau!